Ar jums ir kopā Cepam LV. Šodien pagatavosim svaigas salātiņas. Sāksim ar to, ka uzbērsim uz šķīvja salātu maisījumu. Tur ir iekšā radiča, lolo rosso, aizberga salātiņi, rukola. Bet, principā, jūs jau paši zināt, kas jums labāk garšo, kādu salātu, tad mēs varam maisīt vienalga. Tas nav tik biltiski šoreiz. Un nedaudz tur ir arī rīvēts burkānīši klāt. Nu, tā skaisti izliksim uz šķīvja salātus. Un tālāk mēs ņemsim tomātiņus. Izmantosim čerī tomātiņus. Noņemsim nost no tās kātiņiem. Tos mēs neizmantosim. Un griežam uz pusēm. Negriežam pārāk smalki. Man liekas, ka tas nav pilnībā vajadzīgs. Tas vispār nav vajadzīgs. Jo svaigiem salātiņiem labāk, kad ir lielos gabalos. Un arī liekam uz šķīvi izklaidus. Pa visu šķīvīt. Šur tur liekam visur. Veidojam tādu kā kompozīciju. Un tālāk ņemam mozzarellas sieru. Ja mēs darām mozzarellas sieru, mēs vienkārši viņu ņemam šādi te un uz šķīvja plūkājam virsū. Un arī liekam izklaidus. Šādi te droši varam plēst pusēm un liekam. Varam arī sagriezt, varam plucināt, kā jums labāk pašiem patīk. Tad arī sakārtojam pa visu šķīvīti. Neliekam pārāk liels gabals arī. Jau izstāst jau gandrīz jau kā mākslas darbs. Tātad tālāk mēs ņemsim svaigu gurķīti. Arī to mēs sagriežam palielos gabalos. Un varam bērt apkārt vai pa vidu. Un veidosim tādu kā forša salāta platīte. Un tālāk mums būs nepieciešamas apelsīnu filēņas. Iepriekš es jums rādīju, kā taisīt filēņas, un tādēļ mēs arī šoreiz izmantosim filēņas. Un arī izkārtojam pa šķīvi virsū salātiem. Veidojot tādu kā kompozīciju. Tālāk, kad salātiņi ir gandrīz gatavi, mēs izmantosim jaunumu no garšvielu kompānijas Anatols Provanses maisījumu, kas ir zaļumi. Ietaisīsim pats viņu vaļā. Varam diezgan bagātīgi viņus uzbērt. Ļoti labi, ļoti patīkams aromāts. Šis maisījums ir gatavots tikai no dabīgiem produktiem, bez piedevām. Varam vēl bagātīgi apbērt. Un vēl nedaudz zivju ēdieniem, arī maisījumu. Turklāt ir nedaudz tāds kā skābumiņš. Un arī nedaudz tā, tikai garšai. Ops. Un nedaudz havanītes. Arī izklaidz apbērstam. Viss apkārt. Nu, superīgi. Principā mums ir gatava salātiņa. Mēs vēl tikai izdarīsim vienu lietu. Mēs pagatavosim mazu mērcīti. Nedaudz, lai viņi neizstās tik sausi. Spējam nedaudz olīveļas. Nedaudz balzāmu etiķi. Kādi varam nedaudz sāli piebērt klāt, bet bišķiņ, pavisam nedaudz. Tātad mēs šo visu sajaucam kopā.
veidojās superīgi mērcīti. Un nedaudz vienkārši pārslakam pār salātiem. Un varam pasniegt klāt arī maizes grauzdiņus salātiem. Izkārtojam apkārt. Esam pagatavojuši lielisks salāts. Labu apetīti! Ar jums bija kopā Cepam LV. Uz drīz tikšanos!